Iezīmējam situāciju. Tajā stūrī. Kāds vecs ģenerālis tiek pensionēts. Jā, visi saprata. Tā. Un viņa vietā stājās jaunais kolēģis. Nāc, es jau tev gaidīju, zini. Sveicināt, ģenerāļa kungs! Recies mierā. Skaties, tas mans kabinets, jā? Bijušais. Bijušais. Tu būsi tagad manā vietā. Cepurītiem. Skatos, viens izmērs. Paldies. Jā. Nu ko, saimnieko, jā? Nevienu īpaši neklausi. Tomēr es ģenerālis, vadi viņus un izstāstīšu tev, kā savam aizvietotājam, ka darbs ir tāds diezgan štrumtīgs, bet ir arī savi prieki. Tiešām. Jā, es bišķi vecumu pazaudēju. Nekad. Ir arī savi prieki. Tad, kad tu gribi papriecāties, tu vari piezvanīt sekretārei un saki, ka gribi uzrakstīt vēstuli. Jā? Nu, lai veicas. Paldies, ģenerāļa kungs. Halo, sekretārīt? Pazvani pa prieku. Ko es daru? Jā, halo. Mans ģenerāli klausos. Labdien, sekretārīt. Labdien. Es gribētu uzrakstīt vēstuli. Kā lai jums atbild, ziniet, patreiz man ir mēneša atskaite. Sapratu, jā. Labi, paldies, jā. Jā, ģenerālis klausās. Jā, mans ģenerāli. Jā, sekretārīt. Jā, ziniet, nu varbūt, ka mēs to varam noformulēt ar atpakaļējošu datumu. Vai arī mutiski. Nē, paldies, es jau ar roku uzrakstīju. Wow!